Tā, man jau nav miera. Atkal esam tajā pašā vietā. Skatījumu arī uz pagājušā video bija ļoti daudz. Līdz ar to, tomēr nolēmu atnākt vēlreiz. Un šodien ir divas labas ziņas. Naktī solīja sniegs, sniegs nebija. Mīnus ir kārtīgs, šorīt jau -6. Tātad ledus jau ir daudz drošāks nekā vakar. Un ir vēl viena laba ziņa. Šodien es dabūju motili beidzot. Tā kā, šodien būs bišķiņ jautrāk. Bet, kur es te redzēju, vairāk nevar redzēt. Tur aiz kokiem ir pilnmēnesis. Tā kā, mēģināsim kaut ko noķert. Un tad ko? Pirmais, tā teikt, iemetiens. Tak. Vajag noķert asarīt. Uzlikt uz dzīvo. Pagaidām klusums. Tas vakardienas ražīgais caurums. Principā tika visas zivtiņas noķertas. Mētāsim to balansierīt. Pēc tam iesim skatīties tālāk. Mēģināsim uz motiļu. Vakar es vēl nebiju savu makšķerīto. Es nopirktu vienu, es pēc tam parādīšu. Ar mišku, kura baigi labi strādāja Lielupē pagājušajā gadā. Bet es pēc tam vairs nevarēju tos komplektiņus dabūt. Jo, atsevišķi to ar mišku es nekur nevarēju atrast, kur var nopirkt. Tieši tādu. Viņi baigi labi strādāja Lielupē. Tad es viņu norāvu un tad es mocījos ar citām ar miškām. Nezinu, klusums pagaidām. Tā kā, gaidīsim. Reku, runāju par šito te ar mišku tādu. Viņi iet tur tādos komplektiņos, tur ar salmo makšķerīti. Nezinu, es viņus tikai salmo veikalā. Pagājušajā gadā es depo veikalā varēju nopirkt. Un šitādu te ar mišku, kur tieši šitādu. Viņa melna pati, viņai tāda dzeltena tāda krēlīte virsū. Tādu nekur nevar dabūt. Līdz ar to, pagājušajā gadā bija baigā problēma. Bet šitā ir ļoti tāda veiksmīga. Viens ašuks bija. Uzliku ūdu. Varbūt tagad pienāks, bet tā baigi uzmanīgi paņēma. Nezinu, kaut kā laikam kaprīja šodien tā zivtiņa būs. Redzēsim.
vēl viens ašukiņš. Bišķi mums te būs. Kaut kas varbūt salastīgs. Tas pats vakardienas caurniņš. Snieziņš sākās. Nu, tagad viņš var snikt. Tagad ir piesalis. Aizvēja kaut kādu barību veco paņemt līdzi. Bišķītiņu tur uzdot duļķīti. Lai tās zivs pienāk bišķi vairāk klāt. Tā gaidam, bet nu baigi kaprīzi tā ņemt. Nomainījis balansieru un atkal smuks ašuks lielais iznāca. Nezinu, kaut kas viņam materiāli nepatīk. Viņš 4 reizes pametu gaisā un uzreiz bija ašuks. Diezgan tāds smuks. Pēc marmišku kaut kā galīgi negrib ņemt. Dibu mazumu paņēmu un tas pusstundu pasēdēju, paraustīju nekā. Pagaidām nav. Es jau domāju, pēc vakardienas video te būs kaut kāda, pusi Jelgava te būs. Pagaidām izskatās, ka ir diezgan daudz. Tagad jau ķert tur, kur vakar nevarēja pat iet. Īsti tur bija tāds drošības, kas tur mēģināja. Tur ar vienu sitienu gāja cauri. Tur arī jau bišķiņi ir. Tā kā, pa bišķam. Pāri kūdu, bišķi tālāk, lai tur klusāks būtu. Mēģināsim atkal ašuku noķert. Nezinu, patīk man šitais caurums. Āliņas, teiksim, tā nevis caurums. Bet, šodien bišķi švakāk nekā vakar, bet cerams, ka visas dienas garumā vismaz copīts būs. Periodiski pamēģināsim uz motivu. Pameklēsim vietas kaut kādas, no citas. Varbūt kādu balto zivu noķersim. Redzēsim. Es nezinu, tur man tam video uzrakstīja, ka kaut kādas autortiesības tur atkal, un tad nācās man tur pirmā daļā, tur tas ievadā, kur ir
to mūziku izslēgt ārā, tāpēc, ka, nu, citādāk man tur uzliktu kaut kādas sankcijas vēl. Tāpēc tur tāds klusums 2 minūtes ir. YouTube pats izdzēš to mūziku ārā. Un tā sanāk, nezinu. Visu laiku liku tur tas, no GoPro tur tas. Viņam jau it kā visas tās mūzikas ir bez autortiesībām, bet YouTube kaut ko tur ir saskatījis, kaut kādu meldiņu. Nezinu. Un tagad ar balansierīti pastaigāsim bišķi un uz motivu kaut kā viņš baigi negrib vispār ņemt. Pārlikt balansierīti un man te viens kaut ko teica par kaut kādām tur, es nezinu, gumijām, ko tur, es nezinu, jāliek klāt vēl, bet, nu, es domāju, ka viņš domāja par to galu, kad es jau iepriekšējā video skaidroju, ka, nu, šitās makšķerītes kaut kur arī tāda lēta ir, ja. Bet es baigi jūtu, ka, nu, pilnīgi, ka pieskarās zivtelis pa visu kātu to jūtu. Asarīts, ka uzsit, tā vispār liekas, ka tur kaut kas traks virsū. Viņš tā ļoti izteikti nodod pa to kātu, viņš tāds, nu, tāds diezgan paciets tas kāds ir, nu. Un teiksim tāds, nu, bet, nu, nezinu. Ļoti labi jūtu. Un tā. Caurumiem jāpamētā. Kaut kā viņš te vairs negrib man neko. Un te par retam kaut kāds asarīts faro. Nedabūju īsti uzfilmēt. Bet tāds baigi pasīvi tāds opīt. Un sniegs vēl sāk snikt. Līdz ar to. Nomainīju tur asarīt, uzliku maziņāku tādu. Varbūt negrib to lielo ņemt. Pirmais jau tāds paliels bija. Tā kā, nu, vēl joprojām gaidam. Nu tad tā, izgājām uz Vircels upīti. Tomēr te tā pa vidu nevar iziet. Tur tā kā bišķi pa plānu lec. Nu, te tā Vircels upīti, kur vakar nevarēja tikt. Par tālumā arī viss gar krastu pilns uz zvejniekiem. Bet uz vidu tikai viens ir izgājis. Nu, es tur pamakstīju bišķi tālāk. Nu, pavisam plāns tur ir. Bet, nu, tagad te lielāka perspektīva. Pēc uzlikta ūda pie niedrēm bišķi. Nu, laktaisim. Varbūt kaut ko noķersim. Ar balansietu nekas nebija. Tagad ar mišku pamēģināšu. Pirmais ašups pa ilgu laiku. Izgāja te vidū. Nomainīju ar mišku. Tā teikt. Uzreiz ir ašups klāt. Jau tāds paimās tāds. Tā kā nu tā. Paņēmu uz tādas pauzītes, nezinu. Smuks tāds pilnīgi, viņam tur apakšā tāds oranžs krāsiņ tāda.
Nevar saprast, tagad kāds baksta. Neuztraucies, Ašukiņ, Dievu pēc tam palaidīs vaļā. Nu, uz kameru nesanāk. Te ilgs starpbrīdis bija, nebija cops, es jau domāju, būs tā kā vakar, kad viss apstājās. Bet nē, viens izvilkās tomēr te pa vidu upītē. Nu, ne pa vidu, bet te jau Vircavas upītē pašā. Vēl viena Ašuka piemānīja. Bet, nu, baigi ilgais intervāls bija. Kopš tā asarīša pagāja kaut kāds, es nezinu, pusstundu. Tā baigi kaprīs tā zivtiņa. Nezinu, tāds sniegs pārgāja, varbūt tagad uzlabosies bišķi. Tāds opīte. Mēģināsim uz kameru kaut ko noturt. Varbūt tas asarīts pienācis ir kaut kur. Es sanāk, tā cope tāda švaka. Bet ar to viņš tā kā uz pauzītiem paņēma. Tas otrais asaris jau tāds. Tā kā uz pauzīts tāds, tā kā bišķi iepauzē, un tad viņš tā hop un paņem. Tīri uz to tīrināšanos viņš neņēma. Nekas, tas laikam atkal kaut kāds garām skrejošais asarīts. Man gribās arī kādu balto zivtiņu redzēt. Vai te tikai asari mēdz būt? Sāk saulīt spīdēt. Bet tā īsti nesilda. Nezinu. Kā tur zvejniekiem iet, neizskatās, ka baigi labi visiem tur. Bet nu tur tālumā es nezinu. Negribu ņemt. Nu, tā ko? Daži iet prom, daži nāk šurp. Tur gar maliņu redz, kur diezgan padaudz. Te līcītī bišķi ir. Es te sēšu. Tur tālāk bišķi iet ir jau švaki, bet nu ir sals. Āliņi sals ciet. Rokas salst.
Nu, balansieri pamētāja bišķi, kaut kā nekā vispār. Kad padzeršu tēju un atkal uz motivu ņemšu. Mēģināšu, tas vējš tāds baigi, tāds riebīgs. Nav spēcīgs, bet tāds baigi vēss. Tā kā nu tā. Gaidam līdaku, protams, bet nu pagaidām klusums. Tā ko? Atkārtojās vakardienas scenārijs. Kaut kādā momentā vienkārši nogriež tā kā nazi. Aizgāja prom tur no tās upes malas. Kaut kā viss pārstāja. Tur vēl tas vējš tā pūš un sals ciet visu laiku āliņķis. Sals tāds spēcīgāks palicis. Žilka apsalst. Nezinu. Laikam metīšu mieru tūlīt. Tur vēl bišķi pasēdēšu uz motivu. Bet nu izskatās, ka visi jau taisās. Laikam nevienam neiet. Kaut kas tai zivtai nepatīk. Nav tukšs, galīgi tukšs āliņģi visi. Eholota man nav, līdz ar to īsti neredz, vai tā zivs apakšā ir vai nav. Varbūt viņi tur ir, bet negrib vienkārši ņemt. Nezinu. Šodien daudz švakāk nekā pagājuši, nekā vakar. Kaut viņa zivs arī ir, bet nu. Vakar kaut kā bija tā, ka tur no 1-3 minūtes laikā varēja izraut pāris zivtels sākumā. Šodien tāda varianta vispār nebija. Teiksim tā. Tāpēc nu tā. Pamēģināsim vēl uz motivu un tā laikam taisīšos. Sadēļ kārtīgi motivu iekšā tagad. Varbūt kādu šopiņu redzēs uz video. Pirksti salst tā kā jau. Ai, Jēzus.
Sāliņģī sabēr pusbuņģi ar motelu, un viņš tik un tā neņem, tad jau, nu, tā man liekas, nav jēgas nekāds. Tad tā zivta vēl nav kaut kur paslēpusies vai nekas, es nezinu, kaut kāds spiediens varbūt mainās. Nav. Tā kā būs viņi jātaisās. Ko tad mēs par tā ķēram? Jā, tā ir jūtams. Tas ir viss. Un tā jau tāda, nu, saka jau tāda smuka. Nu. Švakāk ir nekā vakar, bet nu tā, ka galīgi nav, arī nevarētu teikt. Un ūdens klusē. Tā, nu tā. Nu tad tā. Salīdzinot ar vakardienu, protams, šodienas copi ir pavisam kaut kas cits stāsts. Bet, nu, nezinu, kaut kādu zivtiņu jau noķēru, protams, bet, nu, es biju gaidījis bišķi labāk to copi, nu, par cik matelis bija šoreiz. Bet, nu, nekā arī tieši tāpat, tā kā vakar vienā momentā viss apstājās un nekas vairs nenotika. Līdz ar to, nu, es nezinu. Ak, jā. Vēl kas ir, es jau te pavisam aizmirsu. Bija taču jaunais gads, es neapsveicu visus savus skatītājus un tā tālāk, tāpēc, nu, apsveicu visus skatītājus, tāpatās arī sirdspuķīti. Nodot visiem laimīgu jauno gadu, tā teikt. Un tad mums šogad ar sirdspuķīti būs liels pasākums. Mēs tā kā beidzot nolēmām, ka mēs apprecēsimies, pat cik jau 5 gadu kopā. Tā kā, nu, tā, līdz ar to, nu, nezinu, kā šogad būs ar tiem konkursiem, jo tām finansēm ir tā kā ir. Ir svarīgas lietas, svarīgākas, teiksim, tā lietas. Un tos konkursus arī tā baigi, nu, nezinu, tā piekrišana arī tāda maza. Parasti kaut kādi 11 dalībnieki tikai ir. Tagad jau tā saucamie sekotāji jau ir diezgan daudz, jau tur pār pa 250, tur kaut kā 270. Nu jā, kaut kā 270 ir. Tā kā, nu tā. Sveicien visiem no sirdspuķītes, tā teikt. Kas atcerās, protams, viņa no pagājušā gada vidiem visādiem. Tā kā, nu tā, un, nu, cerēsim, ka mēs jau nākošajā nedēļā aiziesim uz tādām lielākām upēm, kā Lielupe. Un te jau tur mēģināsim kaut kādu nopietnāku zivtu ķert, jo te jau es skatos, te tikai viena asarīša un viss te nekā cita nav. Nu jā, un tā Virceviņa, viņa tāda maza upīta, tā kā, nu. Tā kā tā, nu. Gaidam nākošos video, un paldies visiem, kas skatās, kas seko.